tādām dienām, kad es jūtos tik ļoti dzīva. Viss var redzēt sapnis zaļāk un debesis tīrākas un cilvēks. Tas, ko es safilmēju par šo laiku, bija tik daudz forši cilvēki, tas daudz bija un tik daudz emocijas. Cilvēki ir tik fantastiski un tik daudz iespēju iedvesmoties no visiem apkārt, ka es nevaru aprakstīt to sārosinu. Pasākumu, un tad jau es arī pastāstīšu jums sīkāk, kas notika, un parādīšu, kas ir pasākumā. Tāpēc šis būs viens, visticamāk, garš vlogs. Es būšu čikpaki. Jūsu video lasot, ko jūs dariet, un tiešām, wow, jūs esat zvaigznes. Tāpēc arī mēs iedvesmojāmies savā ziņā no darba, ko jūs dariet, un sapratām, ka mēs gribētu būt arī jums blakus. Cik daudz, cik ir daudz divas? Jā. Mandeļa, zināma kādēļa. Vienu? Māma mandeļa. Aizēju, viņi neredz nav detaļas, es tā kā mēs uzklājam, Tu man iemācīs darboties. Tu būsi manā vlogā. Kā iet un kopā tās sadarbības notiek. Bet to, ko es, teiksim, savu dzīves gaitā esmu pamanījis, tieši to, ka pašam vienmēr ir interesējis tas dabīgums un dabīgas lietas, ka visa pamatā ir tas, kas nāk mums ārā, nevis tas, ko mēs mēģinām smērēt virsū. Praktiski savā laikā gan arī pats sevi esmu pamanījis, gan daudzos citos cilvēkos varbūt es redzēju tādu tendenci, ka cilvēkam šķiet, ka viņš sevi var izmainīt, tad, ja viņš mēģina kaut ko no ārpuses labāku vai sliktāku, bet ka tās visas izmaiņas būs no ārpuses. Tev būs jādara vēlreiz. Tas sākums, tas jej! To es biju dzirdējis brīnumainā kārtā. Zinu, ka viņš tieši no YouTube klipiem skatās, kā pērkas uzkrāsoties, un liela daļa jau māks smuki krāsoties, un tieši īstenībā pateicoties mums, viņi skatās. Nu jā, tā ir. Nē, man bija tā, kad es lasīju, sekoju līdz, jo tad man tā kā YouTube likās, bet tas tā kā savādāk, drusku tur vai kamera, un tu gribās tā un šitā. Blogu lasīja, ja? Jā, vienkārši lasīja, kā vienkārši raksta tāda cilvēka, ka gan rakstījis nelasīja tāds jau kaut kāds skaists, viņš ir vienkārši tāda par ikdienu, kā dienas grāmatu. Tad es tā kā sapratu, es arī gribu savu tādu, un kaut kā vienkārši tā. No sākuma gan jokojos un neko nopietni nerakstīju, pēc tam tikai izkristalizējās jau. Tas savs fanāts. Jā. Tu jau sāc? Jā. Čau! Mēs tagad ejam prom no pasākuma. Vakarā es atvēršu visu un pastāstīšu detalizētāk. Un kā tev patika?
Man ļoti patika. Es diezgan nokavēju sākumu, diemžēl, tāpēc... Es šeit nevaru nekā atnāc. Es tā sapratu, es jau ieraudzīju pazīstamu seju, es domāju, viens cilvēks, ko es šeit pazīstu. Bet man tiešām ļoti patika, kā vienmēr prieks iepazīties ar jauniem produktiem. Un pats lielākais prieks, kā Latvijā plaukst un zeļ jauni uzņēmumi, kas veido kosmētiku un dabīgu kosmētiku. Tik sirsnīgi. Tas ir pats lielākais prieks. Urā, Latvijā aiziet! Patrioti! Mēs varam, ja mēs gribam. Jā, tieši tā. Ja kas, viņa drīz būs vlogere. Uzreiz saku, uzreiz iemet šo bumbu. Tikai viss. Pēc gaidīs. Man vairs nebūs iespējas pārdomāt. Jā, nebūs. Man tiešām būs jāsāk filmēt video. Sāciet sekot man Instagramā, Anda Rolanda. Tieši privāti. Ne, vairs nav. Es atstāšu lejā linku pirmais. Es izlēmu, ka mans pirmais solis pretī blogerei būs uzslēgt privāto noslēgt privāto kontu. Būsi tagad esi publiska persona. Tagad es esmu publiska, tagad visi var redzēt. Ārprāts, tas bija satraucoši. Vakar es kopā ar Sintiju, mēs filmējām video, mēs gribējām uzfilmēt kaut kāds vieglīgs priekš mana kanāla, varbūt viņas kanāla, bet mēs jau nezinājām, ko filmēt. Tad mēs vienkārši salikām daudz random lietu mūsu video, un tas neceļ tāds random. Mēs arī blogojām, tāpēc mēs nopirkām vīnu podeli. Mēs gribējām vēl vienu vīnu podeli nopirkt, bet kā nebija laika, un es savienu esmu saslimusi. Un tas atver pie otras secinājuma šajā posterī par to, cik ļoti daudz ir iedvesmojuši personu apkārt. Un par to, cik ļoti ir skaisti satikt kādu personu, kurš ir tikpat stipri aizraujies ar kaut ko, kas patīk tev. Kamēr es mainīšu savu make-upu, man šķiet, ka tāpēc, ka es esmu slimiņā, man tas ir tik tāds... Tev nav kaut kāds... Alerģija? Nē, acu pilieni? Nē. Man jābūt, es nezinu. Nē, nezinu, ka tu ieliec Es vispār nemāku vairs runāt, man viņš ir tīrukai. Ir salds? Ir labs? Pussaldais tas ir. Pussaldais? Jā. Bet mani var Instagramā atrast kā Sintija Vizule. Te būs virsū kaut kas cits. Jā. Ko es daru? Principā... Čilo! Manā Instagramā ir nosacīts smuks bildīts ar visādiem make-up produktiem. Mēģinu pati kaut kādas foršas make-upiņas sataisīt. Pirmais ir your favorite YouTuber. Man ir miljons, tāpēc, ka es sekoju reāli kaut kādiem 1000 kanāliem YouTube. Man arī ir kaut kur 100. Es reāli regulāri skatos, vismaz kaut kādas 30 kanālus dienā. Tā reāli, kad es vakarā piesēžos pie datora, man tas aizņem reāli 2 stundas izskatīt visus jaunākos video. Un aizrājos ar to no visas sirds un dvēseles. Un es esmu pārāk emocionāli. Un es varētu teikt to, ka tas bija ļoti skaisti. Un man prieks par to, ka viņi man ir dzīvē. Man prieks, ka vispār visi cilvēki man ir dzīvē, kurus es satieku par dienu. Un es nekad dzīvē nestieku. Jo katram cilvēkam ir savs mērķis dzīvē. Un ja viņi ienāk manā dzīvē, man jābūt dzīvē. Vai tās būs brūces, kurš man kaut kā iemācīs, vai tas būs kaut kas skaists. Jebkurā gadījumā šeit ir mans vārds. Un tas tik cute. 2 eiro. Es maksāju vesels 2 eiro. Tas nav tolts papīrs. Emīlija. Bet ir tāds. Jā. Un ir arī margarīns. Skatīsies, teiksim tā, kas mani pazīst, viņi sapratīs to. Tas ir normāli. Es vienmēr Alkoholizējies.
Es esmu beidzot mājās, un es esmu tik nogurusi no šodienas. Un ne jau tāpēc, ka kaut kas diži ļoti aktīvs notika, bet tāpēc, ka es vienkārši esmu diezgan apslimusi. Un, kad slimo cilvēkam ļoti ātri beidzas enerģija, ļoti ātri beidzas enerģija. Un šodien es šodien to piedzīvoju, jo ir tikai 4 dienā, un es jau esmu tik pārgurusi no šodienas. Tas ir vienkārši šausmīgi. Un es teicu, ka es pastāstīšu vairāk par smadzenēm un domāšanām, ka tur bija burvīgs cilvēks, kurš stāstīja. Es ievietošu tagad fragmentus no tā pasākuma. Un ideja ir tāda, ka tas, ko mēs domājam, ir tas, kā mēs jūtamies. Piemēram, es domāju par to, ka lūk, man diena ir izgāzusies, es jūtos tik slikti, vai arī kāds kaut ko sliktu pateica. Un ja mēs ieciklējamies uz to, ko mūsu smadzenes domā, ko mēs konstanti kustam savā smadzenēs, tad tas arī tas, kā mūsu smadzenes liek justies mūsu visam ķermenim, un mēs sākam justies slikti, pieņemsim. Mēs ar kādu sastrīdējamies, un tā vietā, lai sāktu domāt par kaut ko citu, pieņemsim, kaut vai mēģināt salabt, bet vienkārši mēs ieciklējamies vienā problēmā, tad mēs arī jutīsim fiziski sāpes par to. Un ļoti bieži cilvēki saka to, tīpaši ārsti, ka mēs varam saslimt no tām emocijām, kuras ir sliktas, un daudz cilvēku viņas ar nervu slimībām slimo un vispārējo, tāpēc, ka viņi konstanti ir stresaini, konstanti ir kaut kādās dusmās, konstanti grib vairāk un labāk. Un, protams, es pat esmu perfekcioniste, bet reizēm vajag palaist vaļā un saprast to, ka nevienmēr viss izdosies perfekti. Un tas ir tas, ko es gribu šogad iemācīties, vienkārši palaist, saprast to, ka nevis būs tik labi un perfekti, kā man to gribētos, par spīti tam, ka varbūt es iegūtu tik daudz spēka un atdeva ir maziņa, bet ar laiku viss atnāk, un vajag vienkārši saprast to, ka mēs varam kontrolēt savas sāpes, mēs varam kontrolēt savas bēdas, un, protams, ja ir depresija vai kaut kāda mentāla slimība, to nevar tik ļoti kontrolēt, bet ar to var mazināt efektu no tām lietām. Un šodien pasākumā mums atļauj paņemt 3 produktus, un es paņēmu, var teikt, visus sejas kopšanas lietas un 1 roku krēmu. Šis ir Anne Nature, tas ir zīmols, kurš ir ar Latvijas dabīgajiem produktiem, un viņi tikai tagad sāk savu visu izplatīšanos Latvijā, bet viņu rīkotājs un dibinātājs cilvēki ir vienkārši fenomenāli. Es klausījos un es jūtos tik ļoti iedvesmota. Šis ir serums sejai, un šis ir mitrinošs antioksidantu fluīds. Tas ir kā serums sejai, var teikt, kas ļoti mitrina un kas dara visiem sejas tipiem. Man bija sausāda un man ļoti vajag visu laiku konstantu mitrināšanu, bet mums pateica to, ka šis arī ļoti labi der priekš eļainas sejas, un es nevaru sagaidīt, kad es varēšu jums uzfilmēt video par to, ko es domāju par šo produktu. Es viņu šodien sākušu lietot pirms gulētiešanas, un es atvainojos, ka man balss pazūd. Esmu, kā es jau teicu, slima, bet, kad es viņu pamēģināju, viņš bija fantastisks. Man ļoti patīk to, ka viņa bija tik plāna un ļoti tāda izteikta, ļoti mitrinošs krēms, bet ļoti, ļoti plāns krēms, ja sapratu, par ko es domāju. Šis ir intensīvi barojošs balzāms sejai, rokam, ķermenim. Man patīk balzāmi, kuri der uz visam, ka viņi nav tādi, kas der tikai un vienīgi rokām, bet ar kur var arī uz sejas uzlikt, uz ķermeņa. Un man pateica, tur viena sieviete, ka viņa liek katru vakaru pēc vānas un dušas šo uz sejas, un tad viņa pamostās ar maigu, mazuļa dubšā ādu uz sejas, kas ir nenormāli mīlīga, un man šķiet, ka tieši šis varētu būt perfekti man ar savu ādu, bet tad jau redzēsim pēc kāda laika. Es to iesmērēju savās rokās, un manas rokas joprojām ir spīdīgas un mīkstas par spīti šim augstumam, un es nenesēju cimdus, kas ir diezgan šokējoši, ka mans āda uz rokām vēl projām ir mīksta. Un pēdējais produkts ir maigi attīrošās putas. Šīs ir ar liepziediem un rožūdeni kosmētikas noņēmējs, bet arī viņi var izmantot vienkārši kā
ādas attīrītāji, pirms jūs nelietojat tādas kosmētikas, bet āda tik un tā ir jānotīra. Bet ja jūs nelietojat kosmētiku, jums tik un tā vajag parūpēties par savu ādu un attīrīt viņu. Un sastāvā ir kumelīte, kliņģerītes, rožūdens, kā es jau teicu, liepziedi. Un man šķiet, ka rožūdens ļoti nomierina ādu un kliņģerītes. Jā. Un jebkurā gadījumā es pateikšu to, ka visi šie produkti ir lietojami arī maziem bērniem un vīriešiem. Tas man visvairāk patika tas, ka šī ir kosmētika visai ģimenei. Un ja jūs esat bijusi māmiņa, tad es jums noteikti ieteiktu šo paskatīties, tāpēc ka šī kosmētika arī der maziem bērniem. Bet tas arī viss. Šodien es tagad samontēšu šodienas vlogu un tad es ielikšu viņu iekšā. Galvenais, ka es uzfilmēju to Niks video, kurš man izrādēs ir pārāk garš, un es viņu tagad samazināšu un ielikšu viņu pa jaunam. Tāpēc, ja jūs redzēsiet to, ka man ir 2 reizes ielikts viens video, jā, tāpēc, ka es salažoju pirmajā reizē. Bet nekas, mēs visi kļūdamies reizēm. Un, jā, lai jums jauka diena!